kas nočaukstēja un uzveidīja rožu smaržu. Uz balkona ar milzīgu rožu kleipu rokās stāvēja ļoti samulsis Miks kaķītis. Līsbet, man ar tevi jārunā. Skaļi un uzstājīgi iezvanījās Annas Elizabetes mobilais tālrunis. Anna, vai tu varētu steidzam atbraukt šodien un padzīvot te, viņš grib mani nogalināt? Zvanītāja bija Daina Spožā, Annas bijusī studiju biedrene, tagad viesnīcas Spā kājas īpašniece Kurzemes Jūrmalā. Nopietna biznesa lēdija, kura cik nu Annai Elizabetei bija zināms un viņa atcerējās, laiku niekiem netērēja. Saruna pēkšņi aprāvās un par spīti vairākiem Annas Elizabetes mēģinājumiem atzvanīt, savienojums nebija iespējams. Bezskaislīgi metāliska balss paziņoja. Šāds abonements neeksistē. Acīm redzot zvanīts caur vietējo telefonu centrāli. Anna domīgi noteica, kaut kas ir noticis, vajadzētu pārbaudīt. Tikai tagad viņa pamanīja neapmierināto un sapīkušo Majūru kaķīti, kurš nezināja, kur likties ar lielo, tumšsarkano rožu pušķi. Viņam sala rokas. Tas rozes man? Majoris kaķītis neko neatbildēja, iespiedis rožu klēpi Annai Elizabetei rokās, pagriezās un iegāja istabā. Miku, piedod, taču saruna būs jāatliek uz vēlāku. Mēs tikko esam uzņēmušies jaunu lietu. Bet par Daci runājot un vispār par detektīvu žanru, man jāpiekrīt Bārbalai, ka tas patiesi ir uzplaucis ļoti un sazēlis arī latviešu detektīvu romānu. Lauciņš ir sazēlis, un šajā sazēlušajā detektīvu romānu laukā, manuprāt, ka ir viena ļoti skaista puķa magone, un tā ir Dace, no kura ir gan skaista un koša, un no kuras arī rodas atkarība. Tas ir par to, un vēl es kā redaktore gribētu teikt, ka Dace strādā ļoti precīzi. Viņa ir māksliniece visās tajās izpausmēs, bet tajā pašā laikā arī ļoti konkrēta. Un tad, kad lasa Daces darbus, tad patiešām ir šī sajūta, ka tu visu jūti, baudi, smaržo, viss ir acīm redzams. Un tad, kad Dacīte raksta šeit aizmugurē grāmatas 4. balkam, ka viņu interesē teātris, mūzika, autobraukšana, kriminālistika, datori, dzimtas radu rakstu pētījumi, ainavu arhitektūra un dizains. Es domāju, ka tas viss patiesi ir caur viņu patiešo nonāk viņas romānos, grāmatu lapusēs. Un, piemēram, lasot Mēnesis pie jūras, man bija tāda sajūta, ka Dace ir nevis noskatījuši šos interjerus kaut kur dabā esošus, bet man liekas, ka viņa ar lielu baudu iekārtoja šo spā viesnīcu, tā kā viņa to savām acīm redz, kā viņai vajadzētu izskatīties. Nobeigumā par Daci es gribētu teikt tā, man šķiet, ka tāpat kā skatuves māksliniekam, aktierim ir vajadzīgs tas skatuviskais temperaments, lai viņš būtu patiesi labs aktieris, tā man šķiet, ka rakstniekam savukārt ir vajadzīgs tas iekšējais temperaments un zinulis, ka es gribu jums to pastāstīt, es gribu jums to pateikt. Un tas piemīt Dacei, un tas, manuprāt, ir patiesi rakstnieka zīmogs.